Šodien raidījumā Vakara vēstis skatieties slēgta ģimenes ārsta Jurija Jakovīna prakse. Kā Vidzemes politiķi vērtē Tautas partijas likvidēšanu, madonieši vērtē nodarbinātības situāciju savā novadā. Krietnu skaitu Valmieras iedzīvotāju vakar pārsteidza negaidīts fakts. Vizīte pie ģimenes ārsta Jurija Jakovīna beidzās pie slēgtām durvīm, uz kurām atstātais uzraksts vēsta, ka ārsta prakse ir slēgta. Nekādas informācijas par iemesliem, kādēļ tā noticis, atnācējiem nav iespējams saņemt. Uzrakstā vien teikts, ka nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar citiem ģimenes ārstiem. No rīta atnāku, daktariem durvis ir cietas, atnāk pēc recepts. Cilvēki stāv grūdām, te stāv pie durvīm un brīnās, durvis ir ciet un nav nekādas informācijas. Otrās grupas invaliditāte, ja, man vajag tieši pie ārsta, ja, un zāles izrakstu, to es nevaru tagad. Man vajag, ja. Sanākušo vidū bija cilvēki, kam nepieciešams noslēgt darba nespējas lapu vai izrakstīt recepti medikamentiem, kas jālieto regulāri. Cits atnācis pēc nosūtījuma pie speciālistu, uz kuru pieņemšanu ilgi gaidīts rindā. Tomēr cerības uz nepieciešamo palīdzību nekādas, jo visi medicīnas dokumenti atrodas aizslēgtām durvīm. Ļoti labs daktars. Es ne pie viena negribu griezties pie daktora, tikai pie viņa. Man visa ģimene, mēs 7 cilvēki pie viņa tikai ejam. Un pie kā man tagad griezties? Man ir mugura, man ir spiediens, man viss, man vairāk iedzer, man viss. Un tagad vēl man ērce iekoda, un es tagad nezinu, kur tagad griezties. Nu, pie kā es tagad griežos? Nekad viņš neateica. Tādu dakteru mums vairāk neatrast. Mums ir beigas ar to pašu, beigas, man vairāk nav ko teikt, kas tagad te notiek. Cilvēki zvanīja šai dakterei, kas tika uzlikta tur, kā viņai bija uzvārds? Auziņa. Auziņa atteica pieņemt vispār viņai pašai savu pacienti un ar kādām tiesībām viņas numurs vispār esot tur uzlikts. Kā zināja stāstīt daži klātesošie, ārsta prakse esot slēgusi policija dēļ pārkāpumiem medicīnas dokumentācijā. Tomēr sanākušie cilvēki pauda milzīgu atbalstu ārstam Jakovīnam. Tāpat tikai pozitīvi komentāri par ģimenes ārstu lasāmi internetā. Vislabākais dakteris, cilvēcisks, atsaucīgs. Pirms tam biju pie cita ģimenes ārsta. Uz vizīti jāpierakstās bezmaz mēnesi iepriekš, un sajūta tāda, ka īsti nemaz neinteresē, kas ar tevi notiek. Ja kaut kur jāparakstās, dodiet ziņu šeit, darīsim, ko varēsim. Valmierā Jakovīns ir vienīgais ārsts, kurš tev palīdzēs, ja tev ir slikti jebkurā diennakts laikā. Es pats pārgāju no cita ģimenes ārsta pie Jakovīna. Cerams, ka viss nokārtosies. Jakovīns ir tiešām labs ārsts. Iedzīvotāji arī šodien pulcējās pie doktora Jakovīna prakses durvīm, lai protestētu pret radušo situāciju. Tāpat valmierieši aktīvi vāc parakstus, lai aizstāvētu savu ģimenes ārstu. Paraksti ļoti daudz. Viena daļa jau ir projām, un mēs oriģinālus savāksim. Mēs sūtīsim ar oriģināliem un vēstuli prezidentam sūtīsim projām visus šos parakstus un visu to nekārtību, kas Valmierā darās. Mēs esam viņam vislielākais pacientu skaits. Kā noskaidrojām Vidzemes reģiona policijas pārvaldē, doktoram Jakovīnam šobrīd ir piemērots aizturētās personas status un noteikts aizliegums nodarboties ar ārsta praksi krimināla procesa ietvaros, kas uzsākts jau pērnā gada oktobrī nelikumīgu medikamentu, kas satura narkotiskās vai psihotropās vielas izrakstīšanu. Ņemot vērā mūsu rīcībā esošos krimināla procesa materiālus, jo visu šo laiku izmeklēšanas gaitā mēs gan nozīmējām no dažādākas ekspertīzes, gan sūtījām izvērtēšanai šīs personas darbības izvērtēšanu veselības ministrijās, labklājības ministrijas veselības inspekcijā, kurie ir devuši savu atzinumu. Šo lēmumu doktoram Jakovīnam ir tiesības pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā. Kā zina ģimenes ārsta sieva, tas jau ir izdarīts. Tomēr citus komentārus par radušo situāciju ģimenes ārsts nesniedz. Tuvākajā laikā policija gatavojas krimināllietu nodot prokuratūrā, lai tā lēmtu par apsūdzību un nodotu lietu tiesai. Ārsts, viņš ir tāds pats kā jebkuras arodu vai profesijas pārstāvs, un likuma priekšā viņš ir līdzīgs, un visi mēs likuma priekšā esam vienādi. Tāpēc atsevišķus izņēmumus likums tam neparedz. Kaut kāda speciāla imunitāte viņiem nav paredzēta.
Kamēr doktoram Jakovīnam aizliegts nodarboties ar ārsta praksi, viņa pacienti nepieciešamības gadījumā iepriekš piesakoties var griezties pie jebkura ģimenes ārsta Valmierā. Kā apstiprināja Veselības norēķina centra Vidzemes reģiona speciāliste, par radušo situāciju citi ģimenes ārsti Valmierā ir informēti telefoniski. Tāpat ir noteikts, ka pacientu iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu jebkurā gadījumā ir tikai viens lats. Kā uzsvēra Veselības norēķina centra speciāliste, lai gan ģimenes ārsts šobrīd pacientus nevar pieņemt, ārsta prakses vietai ir jābūt atvērtai, jo pacientiem, dodoties pie cita ģimenes ārsta, ir tiesības saņemt savus medicīnas dokumentus un slimības vēstures. Vidzemes reģiona policijas pārvaldē atzina, ka lēmums aizliegt doktoram Jakovīnam nodarboties ar ārsta praksi neparedz slēgt ārsta prakses vietu un iedzīvotājiem liekt pieeju medicīnas dokumentiem. Valmierā pabeigta pirmskolas izglītības iestādes Krācītes renovācija. Tā tika veikta projekta energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās ietvaros. Remonta darbos ietilpa jumta, fasādes un pamata siltināšana, kā arī veikta siltuma apgādes sistēmas renovācija un citi darbi, lai samazinātu siltuma enerģijas patēriņu. Šī projekta ietvaros kopumā tiek siltinātas 10 pašvaldības izglītības iestāžu ēkas, un tā kopējais finansējums pārsniedz 1,5 miljonu latu. Šo trešdien spēkā stāsies grozījumi ceļu satiksmes likumā. Ar šīm izmaiņām autovadītājiem vairs netiks izsniegtas medicīniskās izziņas papīra formā. Informācija par šoferu veselības stāvokli tiks ierakstīta tikai transporta līdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Kā skaidroja Latvijas Republikas satiksmes ministrs Uldis Auguls, šādas izmaiņas mazinās administratīvo slogu un atvieglos ikviena autovadītāja dzīvi. Un autovadītājiem, kuru medicīniskā izziņa ir iesniegta pirms 2009. gada, ir ieteicams pārliecināties, vai informācija ir iekļauta vienotajā reģistrā. Ik rītu es pamostos pirmo reizi, un viss man aizrauja kā pirmo reizi. Cilvēki, kuri nebaidās dzīvot viegli. Skaistums, kas neprasa upurus. Un neveiksmes, kas ļauj par tām pasmaidīt. Man patīk, ka nekas man netraucē. Ibumetīna ātri un efektīvi novērš galvas, menstruālās un locītavu sāpes. Ibumetīna vienmēr tev līdās. Leduskapju un saldētavu izpārdošana atlaides līdz 50%. Radio Valmiera 4 gadu dzimšanas dienas svinības ir klāt! Nosvinēsim kopā! Mūzikas bārā Chill In 14. jūlijā! Īpašie viesi! Valmieras lepnums! Grupa Age of Stones! Iepirkšanās svētki veikalos Sportland turpinās. Tagad vēl izdevīgāk. Esi pirmais veikalos Sportland. Pēc 13 darbības gadiem aizvadītajā sestdienā viena no lielākajām Latvijas partijām, Tautas partija, lēma par savas darbības izbeigšanu. Par šādu lēmumu iepriekš diskutēts daudz, apspriestas gan partijas iespējas gaidāmajās Saeimas vēlēšanās šodien, gan arī pozīcijas reģionos. Tomēr izvērtējot visus pašreizējos apstākļus un jau izskanējušo informāciju par partijas šķelšanos, biedri lēma partiju likvidēt. Šis lēmums viennozīmīgi ietekmēs arī reģionos strādājošo politiķu nākotni.
nākotni. Šis ir arī tāds diezgan bezprecedenta gadījums Latvijas vēsturē, kad partija pieņem šādu lēmumu, jo tas tika skaidrots arī no daudz debatēs uzstājošo viedokļi, kad nedod Dievs partijai nokļūt situācijā, kāda tagad ir ar vienu otru citu partiju, jo praktiski tās vairāk 10 partijas, kas Latvijā skaitās, bet darbību nekādu neveic, un viņas jau vairs nevar neko izdarīt, viņas pat nevar likvidēties, jo nevar vairs ne kongresu, neko sasaukt, un tāpēc, tomēr, lai vai kā tur ir gājis, ir izdarītas arī daudzas labas lietas, ir bijušas ļoti daudzas arī kļūdas, bet, mēs centāmies aiziet ar paceltu galvu, neskatoties ne uz ko, un lai vēsturi vērtē. Gan Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs, kurš ir ilgadējs partijas biedrs, gan arī Cēsu novadomas priekšsēdētājs Giņš Čenders par savu turpmāko darbību pagaidām izsakās piesardzīgi. Abi uzsver, ka tā būs katra paša izvēle, kā tālāk rīkoties, veidot jaunu politisko spēku vai pievienoties kādam no esošajiem. Īpaši atbalstu šobrīd nav izpelnījusies arī iespējamā Vidzemes partija, par kuras izveidošanu izteikušies vairāki Tautas partijas bijušie biedri. Nāksimies kopā. Un tad katrs izteiks savu viedokli. Tādā gadījumā par savu viedokli arī es zinu, ko es esmu jau paudis arī. Ja gadījumā būs tāds variants, tad acīm redzot, es savu pašlaik nesaistinu ar kādu politisko spēku un savu darbību. Jā, tā katram ir iespēja, pieņemt tos lēmumus. Mēs ļoti labi zinām, ka partijā pašlaik kādu pierunāt iestāties ir ļoti grūti, jo reitingi ir tieši tiem, kas kaut kur darbojās aktīvi, uzreiz krītās jebkura cilvēka gandrīz acīs. Līdz ar to iznāk tā, ka šīs te jaunās partijas arī veidošana, es domāju, viņa nav nevienam viegla, sākot ar liela mēroga, Latvijas partiju, nerunājot nemaz par reģionu. Un no otras puses, protams, ir šīs te, partijas, kas jau darbojās, bet tad tur ir katram biedram jāpieņem savs lēmums, vai ne? Mans personīgs viedoklis ir, ka mums to partiju jau ir tāpat par daudz. Vai vēl kaut kas ir jāveido, tas ir ļoti smags jautājums, bet droši vien, kad cilvēki darīs visādi. Pagaidām abi politiķi paliek uzticīgi Tautas partijas vārdam, jo tās likvidācija ir pietiekami garš process, kas var ilgt pat pusgadu. Jāmin, ka Tautas partijas darbības izbeigšana neietekmēs ievēlēto deputātu pozīcijas pašvaldībās. Viņi savu darbību var turpināt līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kas gaidāmas pēc pusotra gada. Madonā tuvojas kapu svētku laiks, un tā dēvētie simtlatnieki pilsētas kapos uzsākuši sakopšanas darbus. Vīri spēka gados grāb zāli, nes atkritumus, bet ko nopietnāku strādāt, liedzot darba aizsardzības noteikumi. Tā ir tikai slaucīšana, kasīšana, tādi vienkāršie darbi. Taisnības dotā mirkli mums pilsētā vairāk trūktu cilvēki, kas spējīgi strādāt ir ar krūmgriezi, bet, diemžēl, šeit mēs viņus nevaram izmantot. Tas, ka strādājošie nevar darīt daudz nopietnākus darbus, savā ziņā degradē ideju par iespēju nopelnīt, uzskata Madonas pašvaldības pārstāvji. Dažāda ir arī pašu stipendijātu attieksme pret pienākumiem. Cilvēki ir dažādi. Ir sākot no cilvēkiem, kuri es jau Madonā strādājot, tur būs 6 gadi, kā es sāku strādāt, kā viņi nāca ar pabalstiem, atstrādāt arī viņi joprojām nāk, bet ir arī tādi, kuri ir nesen zaudējuši darbu un kuri pirmspensijas vecuma, un līdz ar to šīs iespējas ir, diemžēl, tādas, kādas viņas mūsdienās ir darba atrast, nekur nevar izspiest izmantot šo programmu. Tā sauktie simtlatnieki strādā arī Mētrienes skolā, gatavojot telpas jaunajam mācību gadam. Darba ir daudz, bet sastaptās sievas par slodzi nežēlojas. Ir priecīgas, ka vismaz ir kur nopelnīt. Skolā jau vairāk kā 40 gadu, un tās sienas, kādas tas izskatās. Par cik, gan šie iepirkumi, gan visi pārējie ir stipri iekavējušies, tad jāmēģina pašiem darīt. Naudas jau arī nav tik daudz. Mēs iznesam musurus, pēc tam gan jau krāsosim, tāpēc, ka paši tikai mums 2 celtnieki it kā tādi oficiāli, kuri visu labi pieprot. Tad gan jau visi pārējie, visas meitenes nodarbosies ar to visu lielu krāsošanu. Jaucami ceļami, būvējami, krāsojami, izpaktalē, visu kaut ko. Un tā arī, piemēram, visas sienas ir jādaudz nosti. Daudzi pagasta ļaudis pašlaik piepelnās ogojot. Dienā varot nopelnīt pat 20 latus, taču ne katrs to var un vienalga jādomā, ko darīs pēc tam. Nav cita darba, strādājam tādu darbu, kuru dot. Kadreiz bija 100 lati, tagad jāstrādā pa 80, kur vēl nopelnīsi tos 80 latus.
citi jau iet uz mežu, bet tādā karstumā mēs tā īpaši neejam. Mēs velkam katrs, kā mēs varam. Kam ir lopiņi, tas kaut ko var produkcija kaut kur nosponsorēt. No, tagad daudz ietogās, lasa, tur ir ļoti dzīva nauda, tikai jāmāk paņemt, bet ne visi to var. Meitreinietis darbu dara no labākās sirdsapziņas. Tajā pat laikā strādniecēm sāp attieksme no apkārtējiem, simtlatniekus uzskatot par otrās šķiras cilvēkiem. Mēs burtiski esam tie paši vergi, kas ir mūsējie, kas aizbrauc uz ārzemēm. Jo burtiski mūsu darbu neviens nenovērtē, par mums ņirgājas. Ja tik kaut kas kaut kur netiks, simtnieki savāks, simtnieki izdarīs, simtnieki to. Labāk jaunas darba vietas un kārtīgi maksāt nodokļus, un cilvēkiem būtu nodrošināti arī visi tie sociālie jautājumi. Nevis es šodien strādāju un nekādas garantijas. Par samazinātu atalgojumu, kas tagad jau ir 80 latu mēnesī, cilvēki ir sašutuši. Kā paši teica, ministru kabinetā neviens par tādu naudu nestrādātu, taču tajā pat laikā cilvēki novērtē doto iespēju un raizējas, lai Eiropai pietiktu naudas arī turpmāk šīs programmas finansēšanai. Ko man tos nākošos 6 mēnešus darīt? Jo tas nav 200, 200, 300, kur normāli cilvēks iztikt, bet 80. Tas mēs nedzīvojam, mēs tikai velkam. Par to strādāšanu vai nestrādāšanu tas cilvēki paši uzskatos. Ja viņš nāk par tiem 80 latiem strādāt, jo laukos ir pilnīgākais bezdarbs, es domāju, ka tur nekāda problēma nav, ka nevajadzētu īpaši mainīties tie attieksmi. Valmiera tikko aizvadījusi savas 728. dzimšanas dienas svinības. Svētkus apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi, kuriem šajā vasarā atpūtas piedāvājumu netrūkst. Strauji augošs turisma piedāvājums Valmierā un tās apkārtnē ir gardēžu turistiem. Tā jaunā lieta, kas ir jau tagad 3. gadu, ir tas, ka Valmiera arī kļūst pievilcīga arī ir tieši gardēžu turistiem. Tie ir tie cilvēki, kuriem patīk arī izjust ar maņām. Un tad viena iespēja ir tas, ko mēs piedāvājam, ka cilvēki var atbraukt ekskursijās uz Valmieru mūžas ausdarītavu un izzināt, kā top alus un garšas noslēpums. Tāpat tās iespējams ir Burtnieku novadā paviesoties zemnieku saimniecībā Atzelvieši, kur var uzzināt, kā top kaņepju sviesta noslēpums. Šovasar Vecpilsētas daļā ir izveidots arī garšaugu dārziņš, kas ir interesants objekts un brīvi pieejams apmeklētājiem. Ļoti labi ir tieši tas, ka var kombinēt tieši to gardēžu turismu ar aktīvo turismu, ar kultūras turismu, un katrs var atrast sev to, kas vislabāk katram patīkās. Aktīvā turisma jomā Valmierai savas priekšrocības sniedz Gaujas ieleja. Gan stāvie krasti, gan krācītes, kuras arvien tiek padarītas draudzīgākas laivotājiem. Tieši šobrīd laivotājiem ir karstākā sezona. Aktīvās atpūtas cienītājus piesaista arī velo celiņi un maršruti gan pilsētā, gan zaļajā zonā gar Gaujas krastiem. Izbrauc ar riteni un tad izēja alus darīt vai ekskursiju un tad, piemēram, otrā dienā uz teātri. Ja? Tur veidojas ļoti tāda liela daudzveidība, tad kombinācija. Tā kā, tas ir tas, kas man liekas, Valmiera dara īpaši. Protams, Gauja, kad Gauja ir pašā pilsētā. Un arī piestātne jaunā pilsētā, kur ar laivotāji apstāties, izkāpt ārā un aiziet uz pilsētu. Tā kā mēs esam reģionā pietiekami labu servisa ziņā Valmiera. Spējam konkurēt ļoti labi ar naktsmītnēm, ar ēdināšanas pakalpojumiem. Tas arī turistiem ir ļoti nozīmīgi, un viņi arī ļoti ir iecienījuši šeit apmesties un tad atkal doties tālāk, jo mēs viņam spējam atbilstoši arī piedāvāt. Nevelti Valmiera sevi pozicionē kā brīvdienu pilsētu, un turisma maršruti izveidoti kopā ar apkārtējiem novadiem. Turklāt pilsētas viesu ērtībām šogad tiek piedāvāta arī Latvijā reti izplatīta iespēja audiogids, kas pieejams caur mobilo tālruni. Jūras svētki vasaras vidū tiek atzīmēti daudz viet Latvijā, pilsētās un ciemos, kas atrodas pie jūras. Arī Ventspilī tiek kļuvuši par tradīciju. Kā vienmēr svētki aizsākās ar ziedu nolikšanu, pieminot zvejniekus un jūrniekus, kam jūra kļuvusi par pēdējo mājvietu. Svētku turpinājumā Venta kļūst par sacensību arēnu. Šeit notika jahtu cīņas par brīvostas kausu, bet Pūķu laivu ekipāžas sacentās gan ātrumā, gan par pārsteigumu balvām. Ir balva par komandu pārsteigumu, un mēs pieļaujam, ka tas pārsteigums varētu būt laivas apgāšana. Svētki nenotiek bez cienasta. Tādēļ Ventspils amatu mājā varēja pagaršot uz ugunskura vārītu zivju zupu. Krastmalā tajā laikā jau ieradās viesi, un svētki kļuva aizvien jautrāki. Sajūta pašam sevi jārada ir.
Ja jau pie tā nepiedomās, un ja vienkārši tikai atnāk un nodzied, tad dabīgi sajūtas nerodās, un sev jānoskaņojas to. Uz jūras svētkiem Ventspilī ik gadu ierodas tūkstošiem viesu. Organizatori rūpējas, lai visiem, gan lieliem, gan maziem, šai dienā būtu interesanti. Cenšamies katru gadu kaut ko dažādot, bet vienlaicīgi arī, lai cilvēki, kas brauc, ka viņi zina, ko viņi te apmēram var sagaidīt. Līdz ar to viņi zina, uz ko viņi brauc, un arī Ventspilniekiem arī tā ir lieta saprotama. Svētku kulminācijai jūras valdnieka un viņa svītas ierašanās. Šogad Neptūnam īpaša misija – izdot pie visstiprākā un visneatlaidīgākā puiša par sievu savu vecāko meitu. No savas puses es varētu vai apsolīt, bet censties darīt visu, lai jūra būtu labvēlīga pret Ventspils un pret ventspilniekiem. Ventspilī jūras svētki turpinājās līdz rīta gaismai. Šis ir sezonas pirmais lielākais pasākums. Jau nākamajās brīvdienās Ventspilī notiks Kurlanda Baikmīt, jūlijā vēl ieplānota Ziedu diena, augusta sākumā pilsētas svētki. Informācija atrodama Ventspils portālā. Solvita Demante, Julija Kostenko, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Leduskapju un saldētavu izpārdošana. Atlaides līdz 50%. Radio Valmiera 4 gadu dzimšanas dienas svinības ir klāt! Nosvinēsim kopā mūzikas bārā Chill In 14. jūlijā. Īpašie viesi – Valmieras lepnums, grupa Age of Stones. Iepirkšanās svētki veikalos Sportland turpinās. Tagad vēl izdevīgāk. Esi pirmais veikalos Sportland. Veikalā Multilux jūlijā īpašie piedāvājumi 50% atlaide lūpu balzāmiem un dušas želejai čistajai ļiņija, jauniešu sērijai Face Control problemātiskai ādai un sejas kopšanas sērijai ar kumelīšu ekstraktu. Sērijas dažu kompleksa pamatā ir dažu eļļa. Tā novērš matu izkrišanu, stimulē jauno matu augšanu, atjauno matu struktūru un uzlabo ārējo izskatu. Jūlijā atlaide visiem produktiem 30%, bet pensionāriem katru pirmdienu 20% atlaide visām precēm. Lombards Valmiera piedāvā ikvienam iespēju ātri un izdevīgi iegūt nepieciešamo naudas summu ar izdevīgiem procentu maksājumiem. Lombardā Valmiera ātri un profesionāli tiek novērtēta ķīla, 5 minūšu laikā sagatavots aizdevuma līgums un naudas summa ir jūsu kabatā. Kā ķīlu pieņemam mobilos tālruņus, datortehniku, sadzīves tehniku, mežstrādes tehniku, zelta, sudraba izstrādājumus, auto, mototransportu, kā arī citas lietas. Lombardā Valmiera iespējams iegādāties labas mantas par labu cenu, pat uz pusi lētāk kā veikalā. Veikals Lauma Lingerie dāmām piedāvā skaistu apakšveļu visās vasaras krāsās. Prece veikalā tiek pievesta katru nedēļu, mainās arī modeļi. Bāzes modeļus ir iespējams pasūtīt. Tāpat veikalā ir neliels Lietuvā ražotas naktsveļas un apakšveļas sortiments, kā arī Vācijā ražoti peldkostīmi. Piedāvājam arī vīriešu peldbikses un apakšbikses. Veikals Lauma Lingerie atrodas Tirdzniecības centra Valleta 4. stāvā. Aicinām apmeklēt Aitu dienas 2011 Rujienas novada Jeru pagasta Klimpās. Sestdienas 16. jūlijā dzīvnieku izstāde vērtēšana, semināri, tirdzniecība, pasākumi bērniem, ēdināšana, Telša pilsētiņa balle. Svētdienas 17. jūlijā Vaislas tēķu izsole. Sekojiet informācijai www.latvijasaita.lv. SIA VTO Valmiera autoskola aicina uz apmācību C, D, CE kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai. Interesanti tiek gaidīti 14. jūlijā 17:30 autoskolas telpās Brandaļi, Kocēnu pagasts. Līdzsekus tiek organizēta arī pirmās palīdzības apmācība. Papildus informāciju zvanot 2 648 0067 642 20 469 vai www.vtovalmiera.lv. Laikrakstā Liesma lasiet, Latvijas Daugavas vanagi pulcējās Rujienā. Skatīt aitas sestdien un svētdien jābrauc uz Jeru pagasta Klimpām. Sašķiroti atkritumi nemaksā ne santīmu. Kādos likuma pārkāpumos apsūdz ārstu Juri Jakovīnu.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka nākamajā diennaktī vidzemē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nedz naktī, nedz arī dienā nokrišņi nav gaidāmi, un dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 8 m/sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no +13 līdz +17 grādiem. Savukārt dienā gaisa iesils no +19 līdz +24 grādiem.